Šobrīd mēs nākam pie tāda kvalitāte, mēs neesam zaudējuši nevienā aspektā, savukārt atkal cenu politiku mēs tiešām pārskatām, racionalizējam, lai viņi ir saprotami, lai viņi ir skaidri, lai viņi ir pieejami cilvēkiem. Un teiksim, šis pats Raunas pansionāts, īstenībā mums ar viņiem ir ļoti laba sadarbība, un viņi teica, ka mēs esam tikai pāris tūkstoši dārgāk nekā PVC. Galvenais arguments, protams, ir šī kvalitāte mūsējā. Otrs ir ražošanas termiņi, kad mēs varam nodrošināt 20–25 dienās, ja nav kaut kāda īpaša specifikācija, logi, furnitūras vai kaut kas tam līdzīgs. Ja skatās uz lielajiem objektiem, tad tā kapacitāte ražošanas mums vienīgiem tik liels apjoms uzražot. Nesen mēs ieguvām ražot sēsnodā preču zīmi, ko esam arī ļoti priecīgi. Un tad tās vienīgais pasākums planzīm mājā, un mēs iegājām iekšā, un viņi saka, jā, zini, Ilziņas, mēs gribam arī durvis no jums pasūtīt. Toreiz viņi durvis pasūtījuši pie galvenies solis pie mums. Un tas jau arī atspoguļo īstenībā to mūsu kvalitāti. Kāpēc jūs nepērkat lejušu brusus un tev būs lētāk? Mūsu brusaidi ir tāda šķiedra ielīmēta tā, kā ir nepieciešama flogiem un durvīm. Ja no lešiem tu nopērc brusu, kas ir salīmēta, kādu salīmētu. Un tad viņi stērā viņai apkārt un nesaprot, no kura gala ķerties un pārpa lūk, no tās brusas vispār uztaisīt. Mēs uzlīmējam tādu brusu, kāda ir vajadzīga, lai kvalitāte mums ietu līdzi. Un tas ir tas, ar ko īstenībā mēs esam ļoti īpaši Latvijas tirgū. Strādājam ne tikai ar priedu, mēs strādājam ar ozolu, strādājam ar merantī. Merantī ir īpaši labs materiāls sienvidu zemēm, jo viņš ir noturīgāks un izturīgāks, viņš ir dārgs gan ļoti, bet tā pašā laikā, piemēram, arī merantī šobrīd mēs pērkam, viņu atlet, un mēs paši līmējam. Līmējam tā, lai būtu tā šķiedras tā, kā ir vajadzīgs. Neskatoties to, ka tas sadārdzina mūsu produktu pašizmaksā, mēs par to stāvumu krītam, jo mēs zinām, ka tur būs kvalitāte.